Arvien biežāk un biežāk autodroms testa poligonā iestūrie automobīļi, kur cena ir nedaudz virs 100 000 eiro. Arī šoreiz mēs esam tikuši tieši pie šāda automobīļa. Un, kas interesanti, tad šā modeļa nosaukums latviski pat tīri labi izklausās. Nu, teiksim tā, makan labs automobīls, vai ne? Tieši tā. Runa ir par otro lielāko Porsche apvidus automobīli Porsche Macan. Vai tas ir elektrisks? Protams. Vai tas ir jāuzlādē? Protams. Bet vai jūs ziniet to, ka ar šo automobīlu var sasniegt maksimālo ātrumu 220 km/h, tālāk gan ir ierobežotājs? Vai jūs ziniet, ka šis te līdz 100 ieskrienās 5,6 sekundēs? Tātad, ohoho! Un vai jūs ziniet to, ka ar vienu pilnu uzlādi var ar šo automobīlu nobraukt līdz pat, pēc ražotāja domām 560 km, patiesībā līdz 500 km. Un vai jūs ziniet to, ka šeit ir lielais akumulators, kas ir 100 kWh apmērā. Ar tehniskām lietām īsumā esam tikuši galā. Tagad vien jānoskaidro, cik cūciņas jāsasita, lai sagrabinātu šādam te braucamrīkam. Cena sākās no 84 000 eiro un stipri uz augšu. Te ļaujiet vaļu fantāzijai. Šis ir visnotaļ labs aprīkojuma līmenis, un vēl visam tām klāt, tātad jau papildus krāsa, papildus. Lai arī Porsche Macan ir mazāks par savu vecāko brāli Porsche Cayenne, tas tomēr ir pietiekami liels, lai būtu ne tikai ātrs, sportisks un prestižs, bet arī praktisks. Lūk, kaut vai atverot šo jauko bagāžnieka laidara vārtu durvi, mēs redzam, ka šeit ir līdz ar grīdu bagāžnieks. Tas ir normāli, jo tur kaut kur ir jābūt akumulātoram, un šeit ietilpība ir diezgan spēcīga. Tā kā, klavieres nevadāsim, bet šo to, piemēram, tā kā mēs savus fotopiederums un video piederums līdzi paņemt varam. Galu galā, ja esam atbraukuši pie savu mīļotā privātā ezera pamakšķerēt, tad var taču noslēpties no lietus un sēdēt ar bada pātagu, cik lien, te ir patīkami. Jūs noteikti pajautāsiet, kā tad ir braukt ar Porsche Macan elektrisku automobīlu. Jā, es jums atbildēšu. Patīkami. Un ja kāds saka, ka nekā tur īpaši nav, melo. Protams, ka jebkurš no mums būtu ar mieru ar šo automobīli braukt. Cita lieta, vai mums tas visiem ir pa kabatai. Atgriežoties pie braukšanas, tas kā jau vācu auto, un šis te konkrēti ir ražots Leipcigas rūpnīcā, ir perfekts. Tur nav nekur piesieties, ne arī ko tā, baigi uzslavēt. Viņš ir nekaunīgi precīzi. Konkrēti šī ir tā vieta, kur jebkurš Porsche īpašnieks jūtās vislabāk, un tas ir normāli. Šī te stūre ar emblēmu ir tā, kas rada īpašo auru. Ne tikai šāda emblēma, arī šāda, šis pulkstenis. Vārdu sakot, te tu jūties mazliet īpašāk nekā jebkurā citā ikdienas automobīlī. Ja runājam par iekārtojumu, tad, protams, piesieties tie īpaši laikam naukām. Varbūt tā ir gaumes lieta. Tie, kas pieraduši braukt ar Lamborghini, tiem varbūt šeit kaut kas nav tā. Man, kuram abi automobīļi ir tikai testa automobīļi, viss šķiet ir lieliski. Ļoti jauki, ne tik mīksti, kā varētu iedomāties, bet kvalitatīvi un ar ādu apvilkti materiāli. Protams, digitālais smērinstrumentu panelis, digitālais bakstāmais ekrāns autovadītājiem un digitālais bakstāmais ekrāns līdzbraucējiem, kurš, kā jau mēs labi saprotam, nav redzams no autobraucēja vietas, tā ka te var skatīties filmas pieaugušajiem vai daļslidošanu, kuram gribās. Te, protams, ir vieta, kur uzlādēt telefonu, te ir pat kaut kāda slepenā kabata, tur laikam šķiet ir vēl vienam telefonam. Divām krūzēm ir, kur ieķerties, ja šoferis sāk trakot. Ne
atkal tikai un vienīgi tas, ko es saku. Ja jūs to variet atļauties, tad noteikti vajag izmēģināt. Gan šo, gan citus, gan Porsche, gan ne Porsche, un tad izdarīt secinājumu. Varbūt tieši Porsche Macan būs tas, kas aizskars jūsu dvēseles stīgas.